Maksim, principā 20 sarežģītas dienas, un šodien tev pilnas 90 minūtes. Kā tu jūties šobrīd? Nu, sākuries jūtos, bet ļoti labi, ka uzvarējām. Tās nogurums ir labs. Bija pārsteigums, cik tā spēle bija asa, un no malas izskatījās ļoti asa, vai tiešām tā arī bija? Bija daudz divciņu, tāpēc, ka abas komandas gribēja tā kā pierādīt sevi, un man tās futbols patīk, tā kā tas bija mana spēle. Kopumā tāds vērtējums par 3 spēlēm, skaidrs, ka pozitīvi, ka pēdējā ir uzvara, bet kādas ir tās sajūtas palikušas? Manuprāt, galvenais ir tā, ka mēs ar katru spēli progresējam, jā, un tā kā ar bumbu un bez bumbas fiziski arī mēs progresējam, un tas ir pats galvenais, jā. Tā kā turpinām strādāt, un sezonu būsim gatavi uz 100%. Pirmā treniņa nometa kopā ar mums, un pirmā šeit kopā ar mums Dubajā. Kā atcerēsies šo laiku? Ļoti labi atcerēs. Pirmā reize, kad es izgāju uz laukumu, es uzreiz sajūtu, ka intensitāte ir cita līmenī, jā, un jāpierod pie tā, bet jo labāk intensitāte, jo vairāk progresēs, manuprāt, ļoti labi. Kāds ir tas futbols, ko tu esi saredzējis, ko jaunais treneris no mums sagaida? Grūti vēl pateikt, bet viņš grib lai mēs visu laiku saglabājam bumbu, jā, un spēlējam daudz caur īsiem piespēlēm. Tas ir bišķiņ atšķirīgs no Valmieras, jo Valmierā mēs varējam vairāk tālu piespēli dot, jā, bet šeit ir possession un jāsaprot to futbolu, jāpierod pie tā. Mēs zinām, ka tev testos ļoti labi rādītāji bija, un tu fiziski labi izskaties. Tagad tu esi beidzot saguris pēc 20 dienām. Varu pateikt, ka noteikti jā, jo testos ir viens, bet spēles laika tu atdod visus spēkus, un tagad es vispār esmu noguris ļoti. Ok, paldies. Paldies.